Halo! Labrīt visiem! Cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi gan no Latvijas, gan mūsu viesi no Norvēģijas. Mani sauc Jānis Asars, es esmu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas kultūras mantojuma politikas daļas vadītājs, un man šodien ir uzdots, tā kā sekot līdzi, lai neviens no runātājiem nepārkāp atvēlēto laiku, un var sakot, lai mūsu programma norisinātos atbilstoši programmai. Tātad man ir pirmām kārtām liels prieks visus sveikt šajā nelielajā, bet tomēr mājīgajā telpā un atklāt šīs dienas semināru, kas ir veltīts vēsturiski ēku restaurācijas gaitai un ēku ilgtspējīgai attīstībai. Šis seminārs tiek organizēts tātad inspekcijas sadarbībā ar Brīvdabas muzeju un Norvēģijas kultūras mantojuma direktorātu, un kā jūs redziet, tad semināra noris tiek finansēta no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu programmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana. Es ceru, ka seminārs būs interesants mums visiem klātesošiem. Protams, jāatvainojās par to, kad varbūt daudzi arī no tiem, kas gribēja piedalīties šajā seminārā, tieši telpu ietilpības dēļ nebija viņiem iespējams piedalīties, bet tieši tādēļ ir norganizēta arī tā sauktā straumēšana, un tie, kas grib un gribēs sekot līdz šim semināram, tad šāda iespēja ir dota. Un tagad pirmās uzrunas teikšanai es došu vārdu šīs mājas saimniecei, Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja direktorei Ilzei Millersonei. Labdien, godātie viesi, kolēģi, sadarbības partneri! Man ir liels prieks jūs šodien sveikt Brīvdabas muzejā, atklājot šo konferenci, kas veltīta kultūra vēsturisko ēku restaurācijas procesiem un pieredzes apmaiņai. Es gribu teikt lielu paldies Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, kultūras ministrijai un Norvēģijas kultūras mantojuma direktorātam par šīs tikšanās organizēšanu un par to, ka mūsu muzejs izraudzītu kā bāzes vieta šai tikšanās reizei. Koku ēku restaurācija ir mūsu ikdienas process, jo, kā zināms, mūsu centrālajā ekspozīcijā ir izvietotas 117 senceltnes, kas prasa ļoti rūpīgu darbu no mūsu restauratoriem un vadošajiem pētniekiem tautas celtniecības jomā. Un šajā sarežģītajā procesā ir daudz sasniegumu, daudz uzvaru, ir šaubas, ir kļūdas, ir jautājumi, ir atbildes. Un dažkārt šie jautājumi ir vairāk nekā atbilžu, un tādēļ mēs šodien esam šeit, lai dalītos pieredzē, un es novēlu visiem ražīgas un jaunām atziņām pilnas šīs divas tikšanās dienas. Paldies! Paldies Millersons kundzei, un tagad īsu uzrunu mums teiks mūsu Latvijas Republikas kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktora pienākumu izpildītāja Zanda Saulīte. Paldies. Labdien, godātie klātesošie. Es priecājos jūs redzēt šeit tik lielā skaitā. Šo te interesi par kultūras mantojuma atjaunošanu Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietveros mēs esam redzējuši visu programmas īstenošanas laiku.
Un kultūras ministrija šo te programmu, kuras mērķis ir pasargāt un saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski pieejamu, ir īstenojusi sākot no 12. gada. Mēs šobrīd atrodamies tādā kā programmas noslēguma fāzē, kad vairāki projekti jau ir pabeigti, un vairākums no projektiem tiks arī pabeigti līdz šī gada beigām. Programmas ietveros ir bijis pieejams finansējums 11,7 miljonu apmērā, un 10 miljoni no šī finansējuma ir novirzīti tieši kultūras mantojuma objektu atjaunošanai. Un šis te atbalsts ir bijis tieši kultūras objektu atjaunošanai un divpusējās sadarbības izveidei, pieredzes un ideja apmaiņai un mobilitātes veicināšanai starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un donorvalstīs. Mēs redzam vairākus iegūmus no šīs programmas īstenošanas, un proti pirmais iegūms ir tas, ka šī programma ir bijusi fokusēta uz kvalitatīvajiem restaurācijas darbiem, uz paraugu restaurāciju, uz pieredzes apmaiņas veidošanu un kompetenci un prasmju attīstību. Mēs redzam, ka šī programma ir devusi iespēju mācīties gan Latvijas pusē, gan iespējams arī Norvēģijas pusē gūt kādas atziņas. Un vēl kā vienu no veiksmes stāstiem mēs redzam to, ka šīs te finansējums un programma ir aptvērusi diezgan plašu auditoriju. Mēs runājam par iesaistītajiem kultūras mantojuma ekspertiem, mēs runājam par pašvaldību, valsts institūciju darbiniekiem, kas ir piedalījušies šajā programmā, un mēs runājam arī par studentiem un skolēniem, jo ir bijuši atsevišķi projekti, kur ir bijusi iesaistīta arī šī te mērķa auditorija. Ejot šeit programmai uz noslēguma fāzi, mēs redzam arī, varam runāt arī par šādiem te plašākiem ieguvumiem, ko mums ir devusi šī programma, proti tas ir apzināšanās, ka mantojums ir vērtīgs resurss, ka tas ir resurss vietas attīstībai, savas identitātes izzināšanai un nostiprināšanai, un arī jauna satura interpretācijai, jo atjaunojot kultūras mantojuma objektus, mēs domājam ne tikai par kvalitatīvu substances atjaunošanu, bet arī par to, kā iedzīvināt un no jauna interpretēt saturu, kā ilgtspējīgi turpināt izmantot šo te resursu, kas mums ir atstāts no iepriekšējām paaudzēm. Tā kā šis pasākums notiek divpusējās sadarbības fonda ietveros, kur mērķis ir sadarbības tīklu izveida un pieredzes un zināšanas apmaiņa, es arī vēlos izmantot iespēju pateikties par atbalstu sadarbības partneriem, kas kultūras ministrijai ir īstenojot šo programmu vienmēr bijuši blakus, proti mūsu Norvēģijas partneri institūcijas, kultūras un mantojuma direktorāts, mūsu Latvijas partneri institūcija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un, protams, arī projekta īstenotāji, jo projekta ieviešanas fāzē mēs jutām šo te interesi un šos te jautājumus, ka tas ir vienmēr klātesošs un šajā te procesā ļoti iesaistošs. Un es ceru, ka šī tēma, kas skar kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, tiks turpināta un attīstīta arī nākamā perioda ietveros. Un šodien novēlu jums diskusijām un jaunām idejām pilnu un piepildītu laiku. Paldies! Paldies Saulītes kundzei par laba vēlējumiem mūsu šīs dienas konferencei. Un tagad es došu vārdu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājam Jurim Dambim, kurš tad tieši ievirzīs mūs un izklāstīs ideju šī semināra organizēšanai un varbūt arī saistībai tieši ar šo vietu. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, man ir liels prieks atrasties šeit, šajā skaistajā vietā, Brīvdevas muzejā. Un vēl lielāks prieks, ka šī telpa ir pārpildīta ar klausītājiem, ar interesantiem par šo tēmu.
Kāpēc mēs organizējam šo semināru, šo pasākumu? Jūs jau dzirdējāt, ka ir bijusi diezgan veiksmīga sadarbība šajos te Norvēģu projektos, un mēs daudzās vietās esam redzējuši ļoti labu apmācības procesu, labus atjaunošanas, restaurācijas darbus, un dienā saskaroties ar pieminekļu aizsardzības problēmām, ar restaurācijas specifiku, mēs ar vien konstatējam to, ka mūsu kompetenci jāpaukstina, ar vien vairāk mums ir jākļūst par labiem, kompetentiem speciālistiem tieši praktiskajā kultūras pieminekļu saglabāšanas darbā, un ne tik daudz birokrātija, ne tik daudz papīra, kā substance, pats piemineklis ir ļoti svarīga. Kultūras mantojuma nozare ir definējusi savu misiju, un tā misija skan tā: saglabāt kultūras mantojumu kā cilvēku dzīves kvalitātes nozīmīgu faktoru, apzināt, aizsargāt, uzturēt un iekļaut mūsdienu dzīves apritē materiālo kultūras mantojumu, veicināt sabiedrībā kultūrvēsturisku vērtību izpratni. Mērķis šai sarunai ir attīstīt zināšanas un prasmes vēsturiskā ēku atjaunošanā, akcentēt secīgu, profesionālu restaurāciju un kāpināt uzmanību autentiskumu saglabāšanā. Iecere ir sadarbībā ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju veidot restaurācijas kompetenci centru ar kultūrvēsturisku detaļu krātuvi. Par to mēs vairāk runāsim rītdien. Tātad šī nav tikai saruna, nav tikai viens seminārs, bet mums ir tālāk ejoši mērķi. Pamats, kāpēc mēs to darām, ir kompetentu speciālistu trūkums vēsturiskā ēku atjaunošanas procesā, arvien pieaugušais restaurējumu objektu apjoms, par maz pievērsta uzmanība oriģinālu detaļu saglabāšanai un, protams, atbildība par kultūras vērtības saglabāšanas kvalitāti. Iespēja. Mums ir unikāla iespēja izmantot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Norvēģijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes veiksmīgu 20 gadu garumā sadarbību jauniem izaicinājumiem. Norvēģijas kultūras mantojuma direktorāts ir tā institūcija, ar ko mums ir bijusi visus šos te gadus visciešākā profesionālā sadarbība, un vienmēr mēs esam bijuši gandarīt priecīgi par to sniegumu, ko mūsu kolēģi no Norvēģijas puses ir devuši. Tā ir saruna par apdraudētām kultūrvēsturiskām vērtībām, kas prasa aktīvu un atbildīgu rīcību. Tā ir saruna par restaurācijas procesu, par to, kas notiek un kam jānotiek ir objektā. Tā ir saruna par restaurācijas procesu, par to, kas notiek un kam jānotiek ir būvlaukumā. Tā ir saruna par atbilstošiem materiāliem un restaurācijas metodēm. Tā ir saruna par zināšanām, prasmēm un pieredzi. Un mēs veidojam sarunu par veiksmīgiem, iedvesmojošiem piemēriem, kurus jūs šodien dzirdēsiet. Un tā ir saruna par izceltu kultūrvēsturisku vērtību kopuma radītu noskaņu, kas ir ļoti svarīgi kultūras mantojuma saglabāšanas darbā. Kultūrvēsturisku ēku saglabāšanā ir ļoti svarīgi ievērot tādas noteiktas nostādnes, kuras mēs cenšamies attīstīt, papildināt, un par kurām būs runas arī šajās dienās. Un mēs zinām to, ka kultūras pieminekļu labākās saglabāšanas veids ir to regulāra, saulaicīga kopšana,
Mēs zinām to, ka steiga un nesagatavota rīcība piemineklim ilgtermiņā rada tikai zaudējumus. Mēs esam centušies uzsvērt vienmēr to, ka Eiropas Savienības ekonomiskās zonas projektiem ir jāveicina kultūras mantojuma saglabāšanas Eiropas labākās filozofijas un prakses ieviešana, objekta konservācijas un restaurācijas darbiem vienmēr ir jābūt pārdomātiem un secīgi plānotiem, profesionāli vadītiem un uzraudzītiem. Vadīšanas uzraudzības modelim jābūt radītām procesa sākumā, nevis beigās, tad, kad mēs jau tuvojamies gala rezultātam. Izšķiroši svarīga ir izpēte, izdiskutētas saglabāšanas koncepcijas un projektu dokumentācijas izstrāde un kvalificētu speciālistu piesaiste. Katrā restaurācijas projektā skaidri jāatspoguļo, kādā pakāpē tiks nodrošināta autentiskuma un oriģinālās substances saglabāšana, kāds apjoms tiks pievienots, lai nodrošinātu objekta funkcionēšanu. Pēc iespējas vairāk jāsaglabā pieminekļa oriģinālo substanci, lietot vietējos oriģinālam atbilstošus materiālus. Pieminekļa saglabāšanai piemērotas roku darba metodes un tehnoloģijas, jāparedz objekta konservācijas gaitā atgūstamā materiāla taupīga izmantošana, nevis izmešana izgāstuvē. Objekta konservācijas dokumentācijā jāparedz darbu izpildes kvalitātes rādītāji. Tas ir ļoti svarīgi visām iepirkuma dokumentācijām. Projekta ietvaros jāparedz restaurācijas amatu apmācība, pieredzes pārņemšana, jāizmanto labas prakses piemēri, tie jāpopularizē. Un, ja mēs runājam par sadarbību ar Norvēģiem saistītiem projektiem, tad jau pats vārds ar Norvēģiem saistītais projekts jau nozīmē par kaut kādu kvalitātes rādītāju, un mēs no inspekcijas puses vienmēr esam centušies šo te apmācības procesu mēģināt uzspiest, un ļoti patīkam, ka mūsu klienti to ir pieņēmuši, un šajos objektos diezgan daudz apmācības, dažādas aktivitātes ir notikušas. Projektā jāparedz objekta kopšanas un eksploatācijas norādījumu sagatavošana, jāatspoguļo, kā tiks garantēta objekta uzturēšana pēc restaurācijas darba pabeigšanas, lai nebūtu tā, ka mēs paveicam dārgus, kvalitatīvus darbus, un tad pēc kādiem 10-15 gadiem tas objekts nonāk tādā pašā stāvoklī, kā tas ir bijis pirms restaurācijas. Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir pievērota vieta kompetenču attīstīšanai. Un šeit mēs redzam Kalēju namiņu, kur jau tās kompetences ļoti veiksmīgi tiek attīstītas un tiek mācīti jaunie speciālisti. Šajā vietā, Brīvdabas muzejā, jau eksistē atsevišķas un patiesībā diezgan daudz amatniecības prasmes. Šajā vietā jau notiek apmācība, kuru iespējams stiprināt un papildināt ar citu valstu pieredzes pārņemšanu. Mēs esam noskatījuši Bonaventūras muižu vai Baložu muižu, muižas pārvaldnieku dzīvojumu ēku, kura šobrīd ir bez izmantošanas un ko sadarbībā ar Brīvdabas muzeju mēs ceram pacelt tādā līmenī, lai šajā vietā izveidotos jauns kompetenču centrs, kur nākotnē arvien aktīvāk apmācības process varētu notikt. Šajā vietā ir iespējams arī komplektēt pamestas kultūrvēsturiskas detaļas, tām atrast jaunu dzīvi.
Ja mēs runājam par valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nākotnes plāniem, tad arī inspekcija vēlas pārkārtot savu darbību, akcentējot uzmanību, vērtību praktiskajā saglabāšanā, konsultācijas sniegšanā, mazāk birokrātijas, vairāk saikne ar praktisko kultūras pieminekļu aizsardzības darbu, vairāk saikne ar pašu objektu, ar substanci. Un nobeidzot to manu ievadu runu, es gribētu uzsvērt, ka kultūras mantojuma saglabāšana nav saruna tikai par pagātni, bet būtiskākais tā ir saruna par nākotni, cilvēku dzīves kvalitāti. Paldies! Paldies Damikungam, un pirms mēs pārējām pie jau viņa pieminētajiem labas prakses piemēriem, vēl viena praktiska informācija. Tātad jūs visi redziet, kad šeit ir nodrošināta mums sinhronā tulkošana, un tātad pirms dodu vārdu mūsu norvēģu kolēģiem atgādinu, ka tātad latviskais tulkojums ir 2. kanālā. To es varētu veltīt arī šo savu tekstu tiem cilvēkiem, kuri vēl ierodās uz pasākumu, un varbūt šajā zālē es jau redzu te ar vienu aci, kad ir vēl interesanti, tātad saņemot šīs tulkošanas iekārtas, ir iespējams sekot, vismaz klausoties informāciju arī šeit priekštelpā, un varbūt pat arī baudot šodien pavasarīgo laika apstākļus arī ārpusē. Tātad tagad man ir prieks dot vārdu Šūram Melumam no Norvēģijas kultūras mantojuma direktorāta, kurš mūs iepazīstinās ar Norvēģijas pieredzi tieši sadarbības projektos un nozīmi zināšanu paplašināšanā. So, you're welcome. Pirmkārt, vēlos pateikties par manis uzaicināšanu. Esmu daudz dzirdējis par Latvijā un citās Baltijas valstīs īstenotiem projektiem. Man vienmēr ir prieks ierasties un uz vietas to redzēt arī kolēģi. Kolēģi ir devušies bieži vien uz Latviju un Baltijas valstīm, un beidzot arī man ir šāda iespēja. Es kultūras mantojuma aizsardzības direktorātā strādāju jau te 20 gadus. Pirms tam strādāju par galdnieku un vēl pirms tam studēju universitātē. Tātad sniegšu piemērus no valsts baznīcu atjaunošanas programmas, kas beidzās pērnā gada decembrī, un šī projekta mērķis bija atjaunot 28 valstī piedarošās baznīcas Norvēģijā. Es nerunāšu tik daudz par šīm baznīcām kā ēkām, bet vairāk tieši par sadarbību šo projektu īstenošanā. Bez prasmīgo galdnieku palīdzību šī programma būtu bijusi neiespējama. Tātad šeit mēs redzam Uhnesa koka baznīcu, kas ir viena no projektā iekļautajām baznīcām. Šeit redzam koka baznīcas zīmējumu. Viņu sniegšu tādu īsu ieskatu, kādēļ to sauc par koka baznīcu, jo šeit mēs redzam koka konstrukcijas, kas veido pašu baznīcas karkasu. Līdz ar to sistēma diezgan vienkārša. Mums bija apmēram 1500 šādu baznīcu viduslaikos, un šobrīd ir tikai palikuši 28. Un šis tad ir Norvēģijas ieguldījums pasaules arhitektūras kultūras mantojumā. Došu vairākus piemērus no šī projekta un pastāstīšu, kā mēs sadarbojāmies ar galdniekiem.
Un šeit bija arī zināms darbs atmiņkaļiem, bet lielākoties tomēr darbojās galdnieki. Šī ir iespējams visslavenākā no mūsu koka baznīcām. Tā atrodas Norvēģijas rietumu piekrastē. Šī ēka ir būvēta aptuveni 1180. gadā. Tātad sāksim ar to, kas bija jādara galdniekiem. Viņiem bija sākumā jāizpēta baznīca. Viņi meklēja satrūdējušas detaļas, izveidoja ziņojumu par to, kas ir nepieciešams, kas ir nepieciešams mainīt, kādas ir potenciālās izmaksas un kādi ir risinājumi, lai nomainītu satrūdējušās vai bojātās daļas. Strādājot ar šādu ēku, galvenā problēma bija šis dakstiņu jumts. Šis jumts ir visslavenākais koka baznīcas jumts visā Norvēģijā. Un tieši šādi arī būtu koka baznīcas jumtam jāizskatās. Jumta dakstiņi ir mainīti vairāk kārt kopš ēkas uzbūvēšanas, taču visi dakstiņi uz visa jumta nekad nav mainīti. Līdz ar to dakstiņi ir no dažādiem laika periodiem. Pašā augšā mēs atradām arī dakstiņus, kas ir saglabājušies kopš baznīcas uzbūvēšanas, un visā pārējā jumta teritorijā dakstiņi ir mainīti vairāk kārt. Tad projekta uzdevums bija labot jumtu, taču mēs sākām diskusiju par to, vai vispār būtu iespējams nomainīt tikai sabojātos dakstiņus. Ja mēs mainītu visus dakstiņus, tad baznīcai beigās būtu pavisam cits koptēls, kā mēs redzam šajā attēlā. Pirmajā vasarā notika izmēģinājumi. Tad galdnieki izmēģināja, vai ir iespējams nomainīt tikai bojātās daļas. Un šeit mēs redzam, ka ir atšķirīgi dakstiņi, ir dažādu vecumi uzreiz redzami. Mums bija svarīgi pārunāt šo jautājumu, un tad tika nolemts, ka būtu jāmaina tikai bojātās daļas, jo šajā pirmajā sezonā bija iespējams veikt izmēģinājumus. Un šeit attēlā redzam, ka pirms sākt darbu pašā baznīcā, šie dakstiņi bija jāsagatavo, un tie tika veidoti, izmantojot tikai un vienīgi cirvi. Šos dakstiņus var veidot arī zāģējot, taču mēs nolēmām izmantot tradicionālos materiālus un tradicionālo tehniku. Šis bija pirmais posms. Tad šeit mēs redzam izmēģinājumu. Kad šis izmēģinājums tika īstenots, mēs to izmantojām, lai rastu tādu pareizo pieeju. Sākumā es baznīcu apmeklēju vairāk kārt, lai runātu ar galdnieku, vai vispār to ir iespējams darīt. Un tad mēs redzam, ka tas ir iespējams. Mums bija uz vietas ļoti daudz sarunas, jo nav iespējams galdniekiem dot jau gatavu recepti, ir jābūt uz vietas, jāredz, kas notiek, jo mēs nevaram paredzēt visas šīs lietas. Un darbojoties šādā veidā, mēs tad spējam vienoties par pareizajiem risinājumiem. Tad nākamajā vasarā
tika sagatavotas stalažas un ieskauta visa ēka. Šīs stalažas bija ļoti dārgas un ir svarīgi, lai tajā brīdī, kad mēs būvējam jau stalažas, ir pabeigtas visas diskusijas par autentiskuma sagatavošanu un tam līdzīgi. Tajā brīdī, kad tiek uzlietas stalažas, mums ir jābūt jau gataviem strādāt un darbu arī pabeigt. Šajā attēlā redzam amatniekus darbībā. Viņi jebkurā brīdī varēja ar mani sazināties, un lielākoties es viņus aicināju apskatīt izmēģinājuma restaurācijas darbus, kas tika veikti baznīcas pirmajā stāvā. Un šis tad bija viegls veids, viegls risinājums, jo mēs paši nevarējām doties uz vietas, lai pārspriestu ik vienu jautājumu. Līdz ar to šis bija labs veids, kā mēs varējām veidot šo diskusiju par autentiskumu, tradicionālajām metodēm un materiāliem, tas jau viss tika izspriests pirmajā vasarā, un nākamajā vasarā tika veikts viss reālais darbs. Šeit arī redzam amatniekus darbībā. Mēs redzam, ka šeit ir tāds iekšējā darba josla, kurā strādā galdnieks, un ārējā josla, pa kuru varēja staigāt turisti. Un baznīcas īpašniekam šis bija ļoti izdevīgi, jo, lai arī turisti nevarēja darbu laikā redzēt ēkas ārieni, viņi varēja staigāt pa stalažām un redzēt, kā notiek atjaunošanas darbi. Tad pāriešu pie nākamā projekta. Šeit redzama baznīca, un šis ir zvana tornis, arī no viduslaikiem. Šis ir vienīgais Norvēģijā no viduslaikiem saglabājušais zvana tornis. Šeit redzami vecāki attēli. Šis attēls uzņemts 1930. gados, un šeit redzam, ka mūsdienās tornis ir nosegts. Un tā arī bija viena no būtiskām koka baznīcu programmas sastāvdaļām. Mēs necentāmies atjaunot ēkas to sākotnējā formā, mēs vienkārši salabojām tās esošajā formā. Tātad šeit ir attēls no 30. gadiem, šeit redzam 50. gados veiktus labojumus, mēs šeit redzam satrūdējušās koka kolonas ir piepildītas ar cementu. Tā bija ierasta metode Norvēģijā 50. gados. Šajā attēlā dzeltenās daļas ir satrūdējušās daļas. Tad viss zvana tornis tika sadalīts, demontēts, nogādāts galvnieku darbnīcā, un šeit jūs varat redzēt šīs te kolonas izjauktā veidā. Tātad pirmais uzdevums bija demontēt visu torni, un tad šeit redzam, ka galvnieki izmantoja tradicionālos materiālus un arī tāda paša veida cirvjus, kādi tika oriģināli izmantoti torņa celtniecībā. Šeit redzam vienu no galvniekiem darbībā. Viņiem arī visas šīs te demontētā torņa daļas bija jānomēra un jāreģistrē, un arī to darīja galdnieki. Tas bija
visnotaļ izdevīgi, jo viņiem uz vietas darbnīcā bija visas detaļas, un viņi varēja arī strādāt uz vietas. Un tad šeit nebija jāiesaistās inženieriem vai arhitektiem, galdnieki varēja izdarīt visu nepieciešamo. Šeit redzam, ka, lai nomainītu satrūdējušos daļas, protams, vienmēr ir jārunā par to, cik lielā mērā ir jāmaina šī daļa, vai nepieciešams mainīt visu siju vai tikai tās daļu. Par šādām lietām vienmēr ir jārunā strādājot ar šīm lietām. Un jāsaka, ka šajās situācijās nav viens pareizais risinājums. Ir jāpieņem lēmumi, un tiem ir jābūt pamatotiem. Īsi sakot, mēs centāmies mainīt pēc iespējas mazāk, un šajā gadījumā mēs redzam, ka šeit ir nomainīts pēc iespējas mazāk oriģinālās detaļas, un galdnieki izmantoja pēc iespējas tradicionālus materiālus, tradicionālus darbarīkus un metodes. Viens no iemesliem, kādēļ izmantojām tradicionālus darbarīkus un materiālus, bija tas, ka strādājot ar tik vecu ēku, bet kas ir tik labi saglabājusies, tātad ēka, kas ir teju 800 gadu veca, būtu jābūt ļoti labam iemeslam, lai izvēlētos kādu citu materiālu vai metodu nekā oriģināli izmantoto, kas acīm redzot ir bijusi tik veiksmīga. Jo, ja mēs izmantojam šīs jau sākotnēji izmantotās metodas un materiālus, tad ir diezgan liela iespēja, ka arī mūsu paveiktais saglabāsies vēl 800 gadus. Šeit redzam, ka tad, kad labošanas darbi tika pabeigti, tad tornis tika atkal salikts kopā uz vietas, un šeit mēs redzam risinājumus, ko galdnieki īstenoja tieši šim projektam, jo šī nav tradicionāla metode. Tradicionāli būtu bija ticis mainīta visa kolona, taču šeit atkal tika rasts jauns risinājums, lai saglabātu pēc iespējas lielāku daļu no oriģinālās detaļas. Un šeit arī redzam, kāds tornis izskatījās pirms tika nosegts ar paneļiem. Šeit redzam, ka ir diezgan daudz jauno detaļu, arī šeit augšpusē. Norvēģijā šī ir ierasta prakse. Un visbeidzot, pabeigtais zvana tornis ar jaunu sānu paneli. No vienas puses mēs būtu varējuši viņu atstāt šādu, tā kā viņš bija 30. gados, taču viens no programmas pamatprincipiem bija restaurēt baznīcu esošajā stāvoklī, jo savādāk tas būtu pilnīgi cita veida projekts ar pilnīgi cita veida diskusijām par to, uz cik lielā mērā mēs atjaunojam baznīcas kādā bijušajā stāvoklī, kurš ir īstais periods, pēc kura vadīties un tam līdzīgi. Tādēļ mēs vadījāmies pēc principa, ka restaurēt baznīcu tās esošajā stāvoklī. Šeit vēl viens piemērs. Šī ir Nūdes koka baznīca. Šeit baznīcu redzam, kāda tā šobrīd izskatās.
Šī savukārt ir oriģinālā baznīca, tātad tikai vidusdaļa, un šīs piebūves ir tapušas vēlāk. Līdz ar to, ja mēs būtu restaurējuši ēku tās sākotnējā formā, mums būtu jānojauc daļa no vēsturiskajām piebūvēm. Tātad šī te daļa, un šī daļa bija daudz laika zoba cietušas, bija daudz satrūdējušas daļas, un es pastāstīšu, kā mēs tās mainījām. Šī ir tradicionāla metode guļbaļķu konstrukcijai, un šeit bija satrūdējuši baļķi. Un tad mums bija jādemontē šī ēkas daļa. Un tātad atkal tika izmantot tradicionāli materiāli un darba rīki. Un šeit redzam nomainītos 3 baļķus ēkas apakšā. Un tad mums vienmēr ir šīs sarunas par to, cik lielā mērā detaļas mainīt. Tad šajā gadījumā izvēle bija šāda, lai gan griezuma vieta varēja būt arī kur citur, tad šīs ir lietas, par kurām vienmēr ir jārunā. Par to, cik lielā mērā šīs detaļas saglabājam. Un viena lieta ir mūsu vēlamais, par ko varam runāt, sēžot birojā, bet no otras puses šī ir arī nesoša siena, līdz ar to šie remonta darbi ir jāveic tā, lai gan saglabātu pēc iespējas vairāk oriģinālo detaļu, gan arī nodrošinātu ēkas struktūrālo drošību un nespēju. Līdz ar to reizēm nākas mainīt mazliet vairāk nekā gribētos, bet ir jādomā arī par to, ka šai ēkai ir jābūt spējīgai darboties. Un te jau mēs redzam gala produktu. Savukārt šeit, augšējā daļā, mēs konstatējām visai nopietnas problēmas, proti mitruma radītus bojājumus un satrunējušas detaļas. Un šeit mēs redzam, šīs detaļas jau ir aizstātas. Tā kā arī šajā daļā mēs aizstājām tikai tās detaļas, kas jau bija satrunējušas un funkcionāli vairs nederīgas. Un kā jau es iepriekš pieminēju, mēs izmantojam gan tradicionālos materiālus, gan instrumentus. Un, protams, to izklausās ļoti vienkārši, bet tāpat laikā jāņem vērā, ka šo autentisko materiālu atrašana vien ir ļoti laikietilpīga. Ir ļoti grūti izraudzīties vispiemērotākos, viskvalitatīvākos koku materiālus, priedes koku šī gadījumā. Bet, mums, protams, ir daudz speciālistu, amatnieku. Un, protams, mēs arī centāmies dot iespēju arī jaunajiem speciālistiem iesaistīties darbos. Un jāsaka, ka tieši šeit attēlā redzamais amatnieks ļoti labprāt strādā arī ar jauniešiem, reizē gan strādā, gan arī apmāca šos jaunos speciālistus un nodod savas zināšanas jaunajai paaudzei. Un, ja mēs apskatām kopumā šo koka baznīcu atjaunošanas programmu un to, kādas darba metodas mēs izmantojām, tad tiešām jāuzsver tieši amatnieku prasme un materiālu kvalitāte, kam īstenībā mēs uzmanību pievēršam tikai no 1990. gadiem. Tas ir tā ir jauna parādība, jo pirms tam tika izmantotas pilnīgi atšķirīgas metodes. Jo,
savulaik vienkārši tika dots instrukcijas amatniekiem, dariet, ko variet. Apmēram tādā līmenī, bet tajā brīdī mēs agrāk nerunājām ne par izmantojamiem materiāliem, ne par instrumentiem. Tā kā es teiktu, ka pēdējo 20-25 gadu gaitā šī ir tā metode, kā mēs strādājam. Un, principā, tā ir tāda jauna ēra atjaunošanas un restaurēšanas jomā Norvēģijā. Un tas nozīmē, ka mēs tiešām ļoti cieši sadarbojamies ar tiem cilvēkiem, kas reāli praksē realizē šos projektus. Paldies par uzmanību! Es domāju, ka to darbu mēs tālāk organizēsim tā. Protams, ja ir kādi jautājumi, tad mums ir paredzēta beigās tā diskusija daļa. Pagaidām mēs iekļaujamies laika limitos un tā arī turpināsim. Protams, kad diemžēl mums Latvijā par 12. gadsimta saglabājušamies koku būvēm runāt, protams, nav iespējams. Tās, es labākā gadījumā teiktu, viss ir arheoloģizējušās, bet arī mēs, protams, cenšamies jaunākās būvēs tomēr strādāt pēc tiem pašiem principiem un izmantot iespējami maksimāli arī vēsturiskos materiālus. Un tātad par mūsu pieredzi vienā objektā es došu vārdu mūsu kolēģim, arhitektam Pēterim Blūmam, kurš mūs informēs par Ludzas sinagogas atjaunošanas procesu no izpētes līdz pat reālai atjaunošanai. Labdien! Esmu Pēteris Blūms, diplomēts arhitekts. Un mana pirmā darba vieta, kas bija saistīta ar vecu māju saglabāšanu, bija Brīvdabas muzejs, kur es sāku no apakšas, kā santehniķis Grāvrats 1969. gadā. Ar vecu māju saglabāšanu nodarbojos praktiski kopš, laikam visu laiku. Es gribētu jums pastāstīt par ēku, kas ir atjaunota pavisam nesen. Tā ir Ludzas sinagoga, un Ludzas sinagoga ir viena no divām saglabājušamies koku sinagogām Latvijā, un tā ir viena no ļoti nedaudzām koku sinagogām Eiropā, un iespējams, ka vecākā koku sinagoga Ziemeļaustrum Eiropā, bet to vajadzētu vēl precizēt. Tātad darbs tika darīts ļoti strauji. Ēka 2013. gadā vēl nebija kultūras piemineklis, 2013. gadā viņa tika iekļauta pieminekļu sarakstā, tajā pašā gadā viņa tika dāvināta pašvaldībai, lai viņa varētu saņemt valsts finansējumu. Tajā pašā gadā notika arhitektoniski mākslinieckā izpēte, un tas bija pirmā vēsturiskā celtne, kura mērķtiecīgi tika saglabāta Ludzā. Un jāsaka, ka Latgalē plašāki restaurācijas darbi vispār notiek tikai pēdējo 7-8 gadu laikā. Bet Ludzā nekā tāda nebija, viņiem nebija uz vietas ne speciālistu, ne pieredzes, ne attieksmes, nekā cita. Izpētes darbu un projektēšanas darbu veica birojs, kurā es strādāju, tas ir Sijā konvents, ar maniem kolēģiem. Pie manis strādā 3 jauni arhitekti, no kuriem viena ir studenti. Tā kā darbs ir būtībā tāds, ka man ir jābūt kā skolotājam,
kā projektu vadītājiem un kā biroja vadītājiem, bet tie cilvēki ir ļoti ieinteresēti, un tā ir tāda diezgan liela profesionālā pieredze viņam. Darbus tātad veica, es gribētu teikt, ka milzīga nozīme bija pašvaldības ieinteresētībai, jo vairāku gadu verbālas sadarbības rezultātā Ludzas pašvaldība saprata to, ka ja viņi grib ieinteresēt vietējos iedzīvotājus, ka koka mājas vispār var saglabāt, jo uz Ludzas fona vispār tur ir saglabājušās ārkārtīgi skaistas koka mājas, varbūt nedaudz. Ludzas īpatnība ir tā, ka viņi atrodas uz pašas Krievijas robežas, un tā situācija ir nedaudz dīvaina Latvijas kontekstā, tāpēc, ka daudz viet, pietiekoši daudziem cilvēkiem attieksme pret Latgales arhitektūru ir tāda nedaudz rezervēta. Tā jau viņa ir tāda krieviska. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi nostiprināt šajos cilvēkos, kas dzīvo Krievijas pierobežā, identitātes sajūtu, kas viņiem ļauj saprast, ka jā, varbūt viņi dzīvo savādākā identitātes pasaulē, kā Liepājā vai Kuldīgā vai Ventspilī, kur ir kurzemnieki vai cēsīs. Tā ir savādāka arhitektūra, tā ir nedaudz savādāka mentalitāte, bet viņi ir tie paši latvieši, un viņiem nav citas kultūras, kā tikai tā, kura tur ir parādījusies dažādu vēsturisko nosacījumu rezultātā, un nevar pateikt, ka tā ir krievu arhitektūra, bet viņa ir šo arhitektūru un šo vidi ir ietekmējusi gan Krievijas impērijas klātbūtne, gan arī tas, ka tas ir divu lielu kultūru etnisko bloku saskaras punkts, kur veidojas šīs pārklāšanās, kādā veidā šīs kultūras ietekmē vienu otru. Tā, man laikam ir, šitas jāspiež, ja? Jā. Tā tad nav laika vairāk stāstīt par, tas ir pietiekoši interesants stāsts par šo koka sinagogu. Ludza bija viens no lielākajiem Latgales, tas ir Latvijas austrumu reģiona, ebreju centriem, kur par rabīniem bija izcili domātāji, filozofi un teologi, kuri pēc tam 20. gadsimta vidū ir devuši lielu ieguldījumu Izraēlas valsts tapšanā. Ludzā bija līdz 60% ebreju iedzīvotāji, tie galvenokārt bija ieceļotāji no Lietuvas, respektīvi tā varētu teikt no Polijas Lietuvas karalistes, un tā ir Baltkrievija, Polija, Lietuva. Līdzi sev nesot arī attiecīgās kultūras un arhitektūras tradīcijas. Vēsturiski bija norādīts, ka ap 1800. gadu sinagoga ir celta rabīna Altšuldera laikā. Dendrochronoloģiski mēs pierādījām to, ka sinagoga ir celta ap 1781. 82. gadu, bez atrunām par datējumu, bet ar zināmām šaubām par to, no kurienes nāk koks. Jo viņš it kā dendrochronoloģiski norāda uz to, ka viņa izcelsme ir nedaudz vairāk uz dienvidu rietumiem no Ludzas, bet tur varētu būt dažādas pārdomas. Tātad es jau minēju, ka tā varētu būt viena no vecākajām sinagogām vēstures kolīziju dēļ, jo Otrā pasaules kara laikā tikai Polijā gāja bojā apmēram 700 koku sinagogu, starp kurām bija šedebri ar, tāpat kā mēs varam runāt, teiksim, par Norvēģijas stabu baznīcām, tāpat mēs varam runāt arī par koku sinagogām, kuras pat varbūt kaut kur siluetos un savā arhitektūrā atstāja līdzīgu emocionālo iespaidu.
Bet šīs traģēdijas rezultātā faktiski Polijā tika noslaucītas visas koka sinagogas. Lietuvā ir saglabājušās apmēram 13, no kurām neviena nav vecāka. Pakrojas ir vecākā ap 1800. Gadu. Un vienīgā sinagoga, jeb Mūzus ticīgo lūkšanu nams, kas ir saglabājies un kurš tiek datēts ar 18. gadsimta nogali, ir Traķos. Bet viņš nav īsti it kā sinagoga, jo tā ir kenesa, kas gan, teiksim, šī vārda etimoloģija sakrīt ar knesetu. Tā ir Traķu kenese, kas pieder karaīmiem, kuri tur joprojām vēl dzīvo un dzīvo no 14. gadsimta. Tātad 19. gadsimta otrā pusē šī koka guļbūve tika pastiprināta, jo viņa atradās pašā ezera krastā. 20. gadsimta 20. 30. gados tie pastiprinājumi atkal jau bija traģiskā stāvoklī, un tad viņi izvāca ārā guļbūves apakšējās daļas, apmēram 1,20 m augstumā, aizvietoja viņas ar pusotru ķieģeli biezu mūru un apmūrēja no ārpuses ar pusķieģeļu mūri. Apakšā palika vertikāls savilcis, un no iekšpuses viņa bija apmesta jau 19. gadsimta otrajā pusē. Tātad faktiski lielākā pārbūve, kad koka sinagoga pārtapa par ķieģeļu sinagogu, par kuru neviens nezināja, ka tā ir koka sinagoga. Apmēram 20. gadsimta 20. 30. gados precīzāku datu nav. 41. gadā Ludzā kvartālā, kur atrodas šī ēka, tika nozīmēta geto teritorija, un Ludzā aizgāja bojā apmēram 1200 cilvēku, turpat tuvējā apkārtnē, un kas varbūt ir emocionāli ļoti spēcīgs fakts, ka tā bija to cilvēku sinagoga. Pēc otrā pasaules kara laikā, pēc tam, kad faktiski ebreji tur bija noslapkavoti, vācieši it kā viņi esot izmantojuši vai par garāžu vai par zirgu stāli, kad vienā galā tika izzāģēts liels gabals. Un līdz 1990. Gadu sākumam viņa visādi noliktavas un tam līdzīgi, bet būtībā, kad pēc neatkarības atjaunošanas tur atjaunojās vietējo Ludzas iedzīvotāji nedaudzo ebreju draudze, tad faktiski viņi vairs nevarēja pastāvēt, jo tā sinagoga slīka nost, jo abās pusēs, faktiski 3 pusēs ap sinagogu bija pacelti iebraucamo ceļu līmeņi apmēram pa pusmetru. Un sinagoga atradās, varētu teikt, bļodā un pie tam no kalna lejā. Un visi ūdeņi, kas tecēja no augšas, vienkārši to baznīcu slīcināja nost. Par pārējo es jums jau stāstīju. Šādi izskatās sinagoga 2011. gadā ar nedaudz īpatnēju mansardu jumtu tādu variāciju, ko sauc arī, es vismaz literatūrā tādu apzīmējumu esmu atradis, par poļu mansardu, bet patiesībā tas ir vienkārši 4 slīpu jumts ar uznaglotu spāru paaugstinājumu šajā te daļā un ar profilu šeit. Un šeit jūs redzat to apmūrējumu ar ķieģeļiem no 20. gadsimta 1. ceturkšņa un domājamo vietu, kur Vāciešu otrā pasaules kara laikā esot izveidojuši iebrauktuvi un kāpņu telpu, kas pastāv jau pietiekoši sen. Šeit ir sinagogas atrašanās vieta, kur ir jau 1770. gadu plānā atzīmēta, un ja ezers tagad ir šeit kaut kur, tad agrāk, tātad līdz 1920. gadiem, ezera krasts ir bijis apmēram šajā te vietā, šeit. Šeit mēs redzam attēlu, kur šis ir 1930. gadu fotoattēls, kur baznīca ir jauns jumts un faktiski arī stipri jauns ķieģeļu apmūrējums, bet mēs redzam, ka viņš no vienas vietas ir redzams plaiss. Tas nozīmē, ka tas ķieģeļu apmūrējums jau tajā laikā nestrādāja, jo tā māja bija, viņa bija izļurkājusies, izkustējusies un
pusķieģelis tādā augstumā ar ķieģeļu konstrukciju apakšā, tas ir galīgi garām. Šī ēka, jūs redzat šeit, un rekutēji šī sinagoga, tas ir 19. gadsimta beigu attēls, kur sinagoga jau ir apmesta no ārpuses. Un domājams ar koka materiālu jumtu, visticamākais, kas skaidu jumtu. Informatīvs attēls par Ludzu. Es domāju, ka tas ir viens no skaistākajiem koka pilsētu attēliem, kāda Latvijā mums ir. 19. gadsimta 70. 80. gadi, kur sinagoga ir nedaudz šeit pa labi, bet mēs redzam kokmateriālus, kādi tajā laikā tika lietoti, un vienu īpatnību, ka šeit šo izteikti it kā krievisko ietekmu uz arhitektūru mēs praktiski nejūtam. Šeit vēl nav iestājusies tas laiks, te vēl joprojām ir Polijas arhitektūra. No tā laika, pirms tātad Krievija pievienoja sev Polijas karalistes daļas, tā skaitā arī Inflantiju. 30. gadi. Šeit mēs redzam jau, ka parādās cita veida ēkas ar šiem raksturīgajiem tipiskiem Krievijas arhitektūras elementiem, kuru novērošana mērogā, kādā noklāja viņi zemeslodi, ir vispār fascinējoši. Es pirms pāris gadiem biju Sibīrijā, Tomskā, tad man ir citā vienā attēlu kopumā salikts kopā, kā izskatās mājas Tomskā un kā viņas izskatās Ludzā, un tas ir 1:1. Šī kultūra ir gigantiska. Tas ir pat viņas gravitācija, pat ir grūti aptverama, jo tie ir 1000 kilometri, un tur ir viss tas pats. Tā kā tas, ka mēs vēl esam spējuši šeit saglabāt, tas ir brīnums. Un šeit mēs redzam vienu ēku ar baltu jumtu. Tas ir Ludzas sinagoga 30. gados ieguva jaunu jumtu. Tas ir angļu skārda jumts, kurš ēkai ir joprojām sašauts un ar caurumiem un bojājumiem, bet viņš tika saglabāts. Daži skati no tās vides, kurā turpat blakus dzīvoja un strādāja Ludzas ebreji un arī Ludzas pārējie iedzīvotāji, bet šī bija Ludzas ebreju pasaule, jo, kā zināms, tirgošanās, apmaiņa un darbs, kurš ir saistīts ar cilvēkiem, tā ir ebreju ārkārtīgi raksturīga pazīme. Šī ir pareizticīgo baznīca Ludzas galvenajā laukumā. Un tad 38. gads, kad izdega visi centra kvartāli, izņemot tos kvartālus, tā ir viena no daļām, kad pie ezera tātad šīs ēkas nenodega, un faktiski Lūdzu atkopties vairs neatkopās nekad, jo pēc 38. gada, kamēr viņi attiedzās, tad jau bija 40. gads, pēc tam tā bija tāla perifērija, kur īpaši nekādas intereses nevienam tur kaut ko darīt nebija. Dažas atmiņas par to, kā izskatījās koka sinagogas Latvijā, pareizāk sakot Latgalē, viņas ir piederīgas pie viena, bet ne visas, bet liela daļa ir piederīgas pie viena sinagogu tipa, kur ir tātad lielā lūkšanu zāle 2 stāvu augstumā, un tad ir 2 stāvu daļa, kur augšējā daļā ir sieviešu lūkšana telpa, un pirmajā stāvā izvietojās ieeja, tualete, mācību telpa un vēl kādas telpas atkarībā no tā, cik liela ir sinagoga. Ludzas sinagoga bija it kā lielā sinagoga, tā viņa arī saucās, bet viņa tomēr ir neliela, toties blakus bija vēl vairākas ēkas, kuras nodrošināja to visu nepieciešamo sociālās servisu kopumu, kas ir raksturīgs tātad ebreju kopienai. Tātad Daugavpils atkal tas pats tips, kuru sauc par Rašī tipu, Rezeknes sinagoga un Subatas sinagoga, kur vēl bija nesen, bet tās vairs nav, kas pieder citam tipam. Šeit ir
Traķu sinagoga, un jūs redzat šo stipri lielo līdzību siluetā ar Ludzas sinagogu. Tad šī sinagoga saglabājusies joprojām. Tā ir Lietuvā vienīgā sinagoga, kas darbojas no koka sinagogām. Un interjerā, kurā es neesmu bijis, bet ļoti gribu aizbraukt, atrast vienkārši laiku un aizbraukt. Interesanti ir tas, ka interjerā griestu un kupolu veidojums ir gandrīz identisks Ludzas sinagogai. Tā ir Pakruojas sinagoga, kur lietuvieši jau pāris gadus taisās atjaunot, kas šeit ir rekonstrukcija. Tā ir interjera polihromija un interjers ar kupolu, kas sinagogām, viņš ir attiecināms koku sinagogām uz senāko viņu periodu. Tas principā ir pirms baroka laiks un baroka laiks, un arī vēlāks laiks, kad parādās šie te velvētie un kupolveidīgie telpas pārsegumi ar ļoti interesantām jumta konstrukcijām, bet, kā jau es minēju, tad Polijas sinagoga arhitektūra tā ir fantastiska pasaule, ir vairākas grāmatas par to iegūstamas, un tur var izteikt tikai nožēlu, ka tā vairs nav. Tas ir sinagogu interjers, divu dažādu sinagogu, kuru es jums vēlējos parādīt tāpēc, lai jūs redzētu, cik grandioza ir šī kultūra, šī arhitektūra, un tas, ka nekrāsota dēļa lietošana gan celtniecības laikā, kas ir 18. gadsimts, gan vēl šo nekrāsotā dēļa virsmu saglabāšanās vēl 20. gadsimta 30. 40. gados, viņa ir ļoti, ļoti izplatīta šajā te sinagogu vidē. Protams, ir bijuši arī apgleznotu sinagogu gadījumi, pateicoties varbūt nejaušībai. Tiesa, šie gleznojumi bija ļoti slaveni, un viņi jau pirmskar Polijā bija iekļauti aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un viņi tika dokumentēti 19. gadsimta beigās, uzmērīti 20. 30. gados, un pavisam nesen starptautiskā projekta rezultātā tika rekonstruēts šis kupols, un viņš šobrīd atrodas tātad Ebreju muzeja telpās, kā viens no darbiem, kādā veidā Polijā mēģina vismaz kaut ko atgriezt atpakaļ. Un šeit mēs redzam šīs te īpatnējās konstrukcijas, kur šī visa augšējā daļa, kupols un jumts, balstās uz ļoti niecīgas daļas. Tur ir tādas konsoļu siju konstrukcijas, kuras ir redzamas arī Ludzas sinagogā, kas mūsu inženieros izraisīja patiesu tādu sajūsmu par tik ārkārtīgi racionālu un nenormāli vieglu, smieklīgi vieglu konstrukciju. Un šī ir lielākā, varbūt iespaidīgākais pierādījums par Ludzas ebrejiem. Tā ir ārkārtīgi skaista kapsēta ezera krastā, kas faktiski liecina par aizgājušo. Un atgriežoties pie sinagogas, tātad šeit ir vairāki skati, kur jūs redzat, ka it kā sinagoga ir normālā stāvoklī, nevar redzēt nekādus bojājumus, it kā viss izskatās ļoti labi. Tikai tas, ka tā ir bedre, bet no ārpuses tāpat tur neko nevar redzēt. Un šī aļu kompozīcija arī attiecas uz 20. gadsimta pirmo ceturksni, bet viņi ir izmantojuši vecāku kompozīciju, tikai viņi ir tā diezgan nežēlīgi pārveidojuši, bet saglabājuši kopējo principu un stāvu sadalījumu. Un tad, ja mēs ieskatāmies nedaudz precīzāk, tad mēs redzam, ka patiesībā tas it kā smukais ārējais stāvoklis nav nemaz tik labs. Tas fasādes apmūrējums, viņš bija burtiski sadalījies, viņš bija fragmentējies, jo
koka ēka, kustoties iekšpusē un pamazām sēžoties uz leju, vērpjoties un gāžoties uz sāniem, viņi bija pilnībā faktiski to izārdījusi, un tā nav nopietna konstrukcija. Vecu guļbūvu savienot ar jaunu apmūrējumu, tas nav nopietni no dažādiem viedokļiem. Tas ir ēkas novietojums, tā tad ir tas mazītiņais zemes gabaliņš, kas bija palicis pāri, jo ebreju zemes bija daudz plašākas. Viņiem bija gan vienā ielas pusē, gan otrā pusē. Šī ir ebreju kopienas māja, šī ir ebreju kopienas māja bijusi. Bet tagad tās ir privatizētas pa dzīvokļiem, un tur tā ir kā ir. Te ir iebrauktuve, un šīs ir kāpnes augšā uz otro stāvu. Te ir galvenā ieeja. Galvenās telpas, tātad kā tas viss notiek, šeit ir galvenā ieeja, vestibils, pa labi ir mācību telpa, lielā lūkšana telpa vīriešiem, kur ir sludinātāja vai runātāja podests, tā ir bima, un Āron Hakodeš, jeb Toras šķirsts, altārs mūsu izpratnē atrodas šeit. Gar malu soli un vēl dažādi soli šeit, un ievērojams daudzums līdzīgu pulšu, kā ir šeit, tikai viņas ir savādākā izpildījumā. Mācību telpa, būtībā mācību telpa ir mācību telpa. Tur viņi studē svētos rakstus. Un šeit ir kāpnes uz augšu, vēsturiski šeit bija toalete, viņi tur arī ir palikusi, tur bija sausā, tagad negluži sausa. Un kāpnes uz augšu, un šeit ir sieviešu telpa. Sievietes sinagogā nedrīkst atrasties veidā, ka vīrieši viņus var redzēt. Jo tad, kad vīrietis lūdz Dievu, viņam ir jādomā par Dievu un jārunā ar Dievu. Un tad, kad viņš redz sievietes, viņš par Dievu vairs nedomā. Tātad būtībā šis plānojums ir faktiski, viņš ir klasisks, un ir notikušas nelielas izmaiņas. Šī starpsiena ir atradusies apmēram kaut kur šajā vietā, bet patiesībā runājot arī par jumta konstrukciju, tur bija diezgan grūti saprast, kad tas jumts ir taisīts. Viņš ir labots, pārlabots, jo viņi ir būvējuši ārkārtīgi racionāli visu to savu saimniecību sinagogā. Un ārkārtīgi racionāli, bet brīžiem prasti, nevarīgi, primitīvi. Viņi ir uzturējuši pie dzīvības, jo viņiem kaut kāda, teiksim, tāda, ārējais spožums vai smukums, tur, tas nav bijis svarīgs. Viņiem svarīgi bija, lai viņiem būtu tas dievnams, kurā viņi var lūgt Dievu, jo Ludzā bija 7 sinagogas, jo sinagogas jau tur nebūvē valsts vai pēc cara dotu naudu vai kā savādāk. Viņi samet kopā naudu, 8 ģimenes laikam vajadzēja, lai varētu sākt būvēt sinagogu. Viņi tādā veidā, tad arī tur tas viss notiek. Un šeit ir Ludzas sinagogas garangriezums, kurā var redzēt šo diezgan īpatnējo konstrukciju, ka šeit ir virs, tātad bēniņa daļā, it kā pārseguma daļā, 2 sijas. Šis ir kupols. Kupols patiesībā ir ļoti, ļoti viegls, jo tie dēļi, turpat siltumizolācijas nebija nekādas. Un šī ir jumta konstrukcija, kas pa perimetru rada spiedienu uz šo te daļu. Šī ir konsoļsija, un viņš strādā uz līdzsvaru. Jo pa vidu viņu kopā, lai sienas neatvērtos vaļā, ir tikai viena saita. Tā ir šī sija, viss. Tā kā ar zaļo ir attēlotas tās konstrukcijas, kuras mēs bijām spiesti nomainīt, varbūt pa kādai, teiksim, šeit mēs neko nemainījām, jo projektā mēs jau nezinājām, ko būs jāmaina. Apakšējā pamatu daļa palika, virspamatus nācās likt no jauna un tā tālāk. Tātad tas, lai sinagoga, pareizāk sakot, šī ēka varētu turpināt dzīvot, vajadzēja atrisināt jautājumu, tātad, lai viņi varētu efektīvi dzīvot, tā ir, lai tur varētu turēties siltums elementāri, un lai viņi būtu pasargāta arī no kukaiņiedarbības, mitrumiedarbības, un vienlaicīgi, lai mēs varētu runāt kaut ko par autentiskumu.
Vienā brīdī man kļuva skaidrs, ka tie ķieģeļi nevar būt tai ēkai, jo tad vairs vispār nav vietas ne siltumizolācijai, nekādiem citiem pasākumiem. Un vien paši ķieģeļi nespēja nodrošināt tādā augstumā pašnest spēju. To mizu vajadzēja nolobīt nost jebkurā gadījumā, un pat cik viņi bija daļēji taisīti tādā ļoti stiprā kaļķu javā cementa piedevu, tur tas zudums bija apmēram kaut kur 45–50%. Vienkārši viņas nevarēja atdalīt tos ķieģeļus, tad respektīvi kāds taisīt no jauniem ķieģeļiem. Jo to māju vajadzēja fundamentāli nostiprināt, ļoti pamatīgi nostiprināt. Un radās konstrukcija, ka tātad apakšējā daļā, kuri jau bija nomainīti guļbaļķi divas reizes un aizvietota ķieģeļiem, mēs ielikām jaunu koka konstrukciju. Šeit ir uzzīmēta guļbūve, bet dažādu apstākļu dēļ mēs netaisījām vairs guļbūvi, bet mēs taisījām karkasu. Un šeit ir divi karkasi apakšējā daļā. Ir iekšējais karkas un ir ārējais karkas. Galvenokārt tāpēc, lai nodrošinātu ēkas stabilitāti. Jo tā ēka, mēs viņu iztaisnojām pa 38 centimetriem. Principā viņi bija savārpusies un sagāzusies uz vienu pusi. Vēl kaut kādi 11 centimetri palika, ko mēs vairs nevarējām, tāpēc, ka viņi sāk pretoties. Un augšdaļā ir oriģinālā guļbūve. Viņi tāpatās arī šajā vietā, virs 1,20 m pa mājas perimetru, gandrīz izņemot austrumu fasādē. Un šeit ir ārējais karkas, kurš tiek aizpildīts ar siltumizolāciju un dēļu apdare ārpusē, kas šajā vietā atdurās turpat, kur bija ķieģeļu apdare. Dēļu apdare ir pietiekoši autentiska Latgalei. Dēļu apdare mums deva iespēju nodrošināt siltumizolāciju un vispār nodrošināt ēkas eksistenci. Jo tas, kāds bija, kad mēs ieraudzījām, kā izskatās guļbūves konstrukcijas pēc tam, kad mēs noņēmām ķieģeļus, vispār bija diezgan šaušalīgs. Šī ir fasāde, ko neredz no ielas puses. Tā ir ķieģeļu fragments, kā atmiņa par to, kāda šī fasāde bija apmēram pēdējo, 60–70 gadu laikā. Tā ir no jauna uzbūvēta, jo veco vienkārši nebija iespējams saglabāt, tur konstrukcijas vairāk nebija, apmēram viņi bija celti nenormāli viegli. Viņi bija faktiski celti no dēļiem, ar dēļiem no vienas puses apšūta, un tie dēļi bija dramatiskā stāvoklī, jo viņi nekad nebija krāsoti. Un tur ir valdošie vēji, tur nebija iespējams nodrošināt praktiski neko. Arī ar jumtu bija milzīgas problēmas šajā vietā. Tā. Jā, vēl kas... Tātad jumta konstrukcija ir saglabāta, šie ir autentiski atjaunoti, un skārts ir saglabāts pilnībā kā ir, nestoties uz dažādiem protestiem. Tātad vēlreiz tas pats stāvoklis, iekštelpa, 19. gadsimtā apmesta, un sākot ar 20. gadsimta 20. gadiem, vairāk kārt pārlīmēta dažādiem papīriem, un centrālā daļa kupolam izdekorēta ar zvaigznītēm. Krāsojums, pirmais krāsojums kontekstā ar zvaigznītēm ir monohroms tumši zils. Tās ir divas mezuzas, kas šobrīd atrodas muzejā, bet viņas atgriezīsies ēkā. Mezuza ir, teiksim tā, kā svēto vārdu parole, mājas svētība, mājas saglabāšana. Mezuzā atrodas pergamenta raksts, kuru drīkst uzrakstīt tikai certificēts rakstvedis ar īpašu spalvu, ar īpašu tinti uz īpašu pergamentu. Un tā nav nekāda nomirusi tradīcija, viņi ir dzīvi, jūs mezuzu varat nopirkt arī savai mājai Izraēlā bez problēmām, ja nopirkt viņu internetā. Viņi tiek ievietot noteiktā vietā, noteiktā augstumā, uz durvju aplodām, un mēs atradām tādas divas. Šeit ir avīze palīmēta, 906. gads, bet jaunākie bija 916. gads. Un te ir kupola fragmenti. Kupola dēļi ir izgatavoti
tā teikt, no rokas. Vienā galā platāki, otrā galā šaurāki, ievelēti ar roku sēveli un diezgan parupji un ar kautām naglām pienagloti. Es gribētu teikt, ka relatīvi labā stāvoklī tas viss bija. Tas, kas bija palicis pāri no mēbelēm pēc otrā pasaules kara, acīmredzot, tas ir savāks gan no mājām, gan no šķūņiem, gan no citām vietām. Un šī sieviešu daļa, kas ir parādījusies arī diezgan nesen, pie tam tur kaut kas ir vecāks, kaut kas ir jaunāks. Bet jāsaka, ka to identificēt bija diezgan grūti. Relatīvo chronoloģiju, jaunāks, vecāks, to varēja saprast, bet tā ārkārtīgi detalizēti to darba procesā darīt bija diezgan grūti, tāpēc, ka termiņi bija vienkārši dramatiski. Vienkārši dramatiski, jo tā mūsu restaurācijas objektu termiņu politika reizēm ir lielākais ēku atjaunošanas ienaidnieks. Tas ir vājprāts. Īpaši tad, kad jāsāk būvēt rudenī, un tad ziemā vēl kaut kas ir jādara, tad ir pavisam interesanti. Ēkas apakšējo daļu arī iekšsienām nācās likvidēt, viņas vienkārši vairāk nebija, jo ēka stāvēja ūdenī. Tātad uz grīdas pastāvīgi bija ūdens, bet darbu laikā arī izdevās, parādījās polihromija. Pēc ķieģeļu noņemšanas te var redzēt tātad šo te guļbūves stāvokli. Viņš tiešām bija ļoti dramatisks. Bet mēs šo koksni attīrījām no ārpuses, tik tālu, cik tas bija iespējams, jo iekšpusē uz oriģinālajiem baļķiem bija apmetums, ko mēs nevarējām aiztikt. Un, ja vajadzētu nomainīt visus ķirmju bojātos un vispār koksni graužu bojātos kokus, tad tādā gadījumā tur vispār vairs nebūtu ko atstāt. Daži baļķi augšā varbūt un jumta konstrukcijas. Līdz ar to mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs viņus apstrādājam ar antiseptiķiem un izolējam no ārpuses ar ekovati, kā siltumizolācija, kur lai klāt ir boraks un dzīviem organismiem. Es domāju par kukaiņiem. Viņiem nepatīk boraks, par to es esmu pārliecinājies vairākos objektos. Būtībā ķirmiem tur vairs nevajadzētu būt, jo iepriekš ar ķieģeļu apdari viņiem bija ļoti labvēlīgi apstākļi. Te var redzēt daļas pašā augšā pēdējie kaut kādi 5, 6 vainagi, tie bija labi. Un te var redzēt, kā tas viss izskatās. Te pie tam ķieģeļa iekšpusē bija ielikts ruberoīds, tā kā tur bija tāda kārtīga, dienvidu pusē tāda kārtīga sutinātava tiem kokiem bija. Vairākus tātad ēka tika pacelta, nolikta uz klučiem, te var redzēt, kā viņi ir, visa ēka, un pēc tam pamazām tika veidot šie te apakšējie karkasi, un līdzināta un taisnota augšējā guļbūve, jo es pieturējos pie principa. Mums nav laika un iespēja un arī naudas, lai to ēku izjauktu, jo izjaukt viņu nevar tāpēc, ka iekšā ir uz apmetuma polihromija. Mēs viņu varam tikai saglabāt, un tas, ka mēs liekam dēļus no virsmas, dod mums iespēju to izdarīt, jo varbūt kādreiz pēc mums, tie, kas nāks, viņiem būs labākas iespējas to savādāk saglabāt. Bet mūsu uzdevums vispār bija to ēku saglabāt, jo viņa bija, tas bija pēdējais vagons ceļā uz nekurieni. Un šeit arī vēl ir karkas veidošanās posms. Ēka tika uzlikta uz jauniem pamatiem, jo vecie pamati bija no ķieģeļiem un viņi juka ārā. Un šajā te biezumā ir iestrādāta iekšā ekovate un kokšķieda plāksne, kā vēja plāksne, un dēļi pa virsu, ventilācija un gaisa apmaiņa tur iekšpusē ļoti laba. Te mēs redzam, varbūt, kādas ir logaiļu apdares. Ja, tātad sandriki šāda tipa. Un tāda ir jaunā ēka. Nevis jaunā ēka, bet tāda ir jaunā apdara. Kokā ir atveidota iepriekšējā apdara. Tāpat ir
no tiem pašiem ķieģeļiem ir taisīti skursteņi, jo viņas nācās nojaukt, tāpēc, ka apakšas viņiem vairs nebija. Un būtībā ēkas veidos viņa tāpat ir sarkana. Ārpusē ieliktie logi ir izgatavoti no jauna, bet tie, kas bija oriģināli, viņi ir palikuši iekšpusē. Logu aplodes mēs neņēmām ārā un faktiski arī nekoriģējām, bet viņas bija briesmīgas. Viņas bija izkustējušās visos virzienos, aplodes nevarēja ņemt ārā, jo tad tā māja patiešām, viņi sāktu sadalīties. Un mēs logus aizdrīvējām ar pakulām. Pasūtītājs teica, kāpēc ne? Mēs arī tā darām, ar pakulām aizdrīvējām vecas logus. Principā strādā ļoti labi. Nekāda vaina. Tātad salīdzinājums te ir ķieģeļu fasādes logi, un šeit ir jaunie logi. Tātad šīs formas, principā, viņas ir apmēram 85%, cik varēja ar koku atļauties, tik tas ir ievērots. Un šeit ir Kārsavā, kur es pēc tam, skatoties cauri bildes, atradu, ja, ka patiesībā mēs esam, ir tādas sinagogas Latgalē. Un tā ir jaunā piebūve ar vecajām kāpnēm iekšā, un tas ir tātad autentiskais skārda jumts ar diezgan daudziem ielāpiem. Tagad par interjeru, kuru jūs jau redzējāt. Sākotnēji interjeras ir bijis nekrāsots. Latgalē tas ir klasiski, interjerus nekrāso. Nekrāso durvis, nekrāso logus, nekrāso grīdas, neko no koka nekrāso. Pēc tam kaut kad parādās pārsvarā, padomju gados parādās šāda krāsošana. Tas, protams, neatiecas uz visiem gadījumiem, bet šeit tas arī bija. Un te var redzēt gabalu, kur ir nokritis, jo tur ūdens tecēja iekšā daudzās vietās, kur apakšā ir oriģinālā tātad šī te apdare. Te mēs redzam darba procesā, pēc vienošanās ar ebreju muzeju, vietējo muzeju un Ludzas cilvēkiem, es gribēju ņemt nost visu to papīru, tāpēc, ka viņš izskatījās vienkārši dramatiski. Man kā arhitektam tās dēļu struktūra patika labāk. Viņa patiešām ir ārkārtīgi skaista. Bet ir, savukārt saglabāt to papīru kā autentisku, es ar prātu saprotu, bet viņš bira nost, un viņa restaurācija un saglabāšana izmaksātu naudu, kuras vienkārši projektā nebija. Līdz ar to, un viņa tā autentiskā vērtība, tur varētu ilgi diskutēt. Es tagad to nedarīšu, bet tomēr tas ir vienīgais šāda veida dēļu kupols, kurš ir saglabājies redzamā veidā Ziemeļaustrum Eiropā. Nav neviena vairāk. Līdz ar to tas ir tiešām diskutējams jautājums. Tātad pārējā daļa tika demontēta, daļa nokrita pati, gan iepriekš, gan vēlāk. Jā, tūlītās. Es tā mēģināšu ātri. Tas ir darba procesā. Šīs zvaigznītes ir kaut kad 90. gados nokrāsotas ar eļļas krāsu, dzeltenes, bet apakšā te vienu var redzēt, tās ir skārda zvaigznītes ar sudraba pārklājumu. Ārkārtīgi skaistas. Polihromija, kas tika atsekta tieši zem kupola, kur varēja ļoti labi redzēt, ka kupols nekrāsotā stāvoklī ir bijis vienlaicīgi ar šo frīzes joslu. Viņi tika restaurēti, pārsvarā konservēti un restaurēti tikai fragmentāri. Tas bija skats 2013. gadā, tas, kas palicis pāri no mēbelēm. Šādi izskatījās Latgales sinagogas tuvākajā apkārtnē 30. gados. Te ir bima, runātāju vieta. Šis ir tas, ko mēs saucam par altāri, soli izvietojumu, un kas ļoti būtiski ir petrolejas lampas. Viņas ir faktiski gandrīz visur. Un tā ir Rezeknes zaļā sinagoga, tikai melnbaltā bildē, vienkārši, lai netraumētu. Un šādi izskatās interjeras ar jaunu koka grīdu, ar iezīmētu bimas vietu, iezīmētu Ārona Hakodešu vietu un ar mūsdienīgiem nerūsējušā tērauda petrolejas lukturiem. Tā ir mācība telpa. Pirms darba uzsākšanas viss. Līdz loga apakšai tā ir ķieģeļu daļa, te arī vairāk viss stūris bija no ķieģeļiem.
Šī daļa praktiski līdz šejienai apmēram, tur vairs vispār nebija koksnes. Un tā šī telpa izskatās pēc atjaunošanas. Protams, tie ir jauni dēļi. Mēs atradām diezgan labu veidu, kā viņus var ļoti labi pietonēt tā, lai viņi nekristu acīs. Šī daļa ir nevis oriģinālie, bet autentiskie griesti, kuri tika atsekti. Ēkā nav citas apkurs kā tikai 3 malkas krāsnes. Šeit ir oriģinālās polihromijas fragmenti, daži oriģināli priekšmeti, logi ir taisīti pēc fotogrāfijām, sieviešu daļa pēc darba pabeigšanas, šeit ir kupola daļa. Šī griestu daļa ir nomainīta kaut kad tajā pašā 20. gadsimta pirmajā ceturksnī, un mēs tur neko nedarījām, vienkārši tie paši dēļi tika atlikt atpakaļ un viņi tika nobalsināti. Savukārt šī te grīda ir viena no nedaudzajām, varētu būt apmēram 80 gadus vecajām, baltajām grīdām, kuras tika tikai mazgātas Latgalē, kas vispār vēl ir dzīves. Dzīvojamās mājās ir, bet publiskās ēkās nav. Viņa tika tikai nomazgāta. Un viņa pat nav ne ar ko apstrādāt. Viņa tikai nomazgāta augšā tur ies ar čībiņām. Vietām tika atstāts arī tas, kā izskatījās apmetums, ja noņēma virsējos cementa apmetumus, kā viņš tika sagatavots, bet tie ir tādi ļoti neuzkrītoši fragmenti. Šī daļa, kas bija daļai tāda aplupušu krāsu, pēdējo reizi krāsota, iespējams kaut kad 30. gados, ar viņu arī praktiski nekas netika darīts, viņa tikai tika retušēta, viegli lazējoši, nevis pārkrās, bet lazēta, lai nedaudz noņemtu kontrastējošo zaļo krāsu, kas bija pretrunā ar šo frīzi, kas tika pilnībā atsekta un konservēta. Lai iegūtu harmoniskāku iespēju, tad te ir tāds ārkārtīgi viegls, pelēcīgs, caurspīdīgs krāsojums, puscaurspīdīgs, un tagad tas vienkārši viss turās kopā. Šeit jūs redzat to griestu daļu ar attīrītām zvaigznītēm. Tā ir kupola daļa. Šī ir tā pati vieta pirms darba sākšanas. Šī siena tika pilnībā, sienas apakšējā daļa visā garumā, viņa tika attīrīta, un tur ir augšējā daļā ir oriģinālie gleznojumi, un šī apakšējā daļa ir rekonstruēta pēc šīs daļas. Tā arī ir arī attīrītā polihromija, bet viņa nav, principā piegleznojumi tur nav, viņa ir tāda, kāda viņa ir. Tas ir attīrīts no eļļas krāsas, kā atgriežoties viņa, teiksim, sākotnējā stāvoklī. Tie ir polihromijas atsegumi, tā polihromija nekur nebija redzama darba sākumā, un šeit ir polihromijas oriģinālā daļa, un šeit ir bāla rekonstrukcija, lai nobeigtu kompozīciju. Un tā ir kāpņu telpa pirms darba sākumu un pēc darba beigām, kur kāpņu laids viņš netika izjaukts, un viņu faktiski aizved uz darbnīcas, nomazgāja, atved atpakaļ. Bet reliņi bija jātais no jauna. Un ieejas vestibils. Šie griesti bija vēlāki, mēs viņus paņēmām no šito griestu klāju, apakšā bija vecāki dēļi, šitie no kaut kādiem 80. 90. gadiem varētu būt. Un tagad griesti ir balsināti balti, kādi viņi arī bija, un grīdai ir izmantoti ķieģeļi no fasādes. Durvis ir taisītas pēc vienīgā durvju komplekta otrajā stāvā, kuru mēs izmantojām kā prototipu. Šī ir siltā grīda. Un te divās vietās ir atsegumi, kuru redzēt oriģinālo guļbūvi. Un tā ir galvenā informācija, kura varbūt jums būtu interesanta par cilvēkiem, kas to visu darīja. Es domāju, ka es pārsvarā visu jums pateicu, tikai vienu lietu varbūt, vienu teikumu. Tas darbs it kā tika izdarīts tādā diezgan pieņemamā veidā, tikai neviens no tiem, kas skatās to darbu, nezin to cenu.
cik ārkārtīgi grūti strādāt ar cilvēkiem, kuri vispār neko nesaprot no restaurācijas. Un, ja turklāt vēl ir arhitekts, kurš arī neko nesaprot no restaurācijas, tad varat iedomāties, kas notiek ar vienalga kādu, vai tā būtu Lihtenšteinas nauda, Luksemburgas nauda vai Norvēģa nauda. Viņi tiek izpļurkāti vienkārši. Man liekas, kad ir pienācis varbūt tas laiks, mēs ar Dami kungu pirms pāris dienām par to runājām, kad faktiski ir jārunā par uzticamības apliecinājumiem izpildītājiem. Lai viena pašvaldība vai institūcijas būtu tiesīgas pateikt, viņiem jūs varat uzticēties. Un ticiet mums, tas nav velti. Tā ir mūsu resursi, tā ir mūsu budžeta un citu valstu budžeta, mūsu laika un kapacitātes taupīšana. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Paldies! Paldies, Pēter. Es domāju, ka tu devi vielu daudzām pārdomām, bet tagad mēs nesāksim diskutēt, un tagad es dodu vārdu Pēram Viljam Feristadam, kurš mūs pastāstīs par projektu vadību vēsturiskā ēka atjaunošanā, zināšanu apgūt caur sadarbību, tātad mūsu norvēģu kolēģu piemērs. So, you're welcome. Vispirms vēlos pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Un, pirms 10 gadiem es pirmo reizi ierados Kuldīgā un dalīšos savā pieredzē un secinājumos, ko es esmu izdarījis par mūsu sadarbību, par to, ko esmu mācījies. Un šeit mēs redzam, kā tiek ēvelēti koku materiāli, tiešā veida burtiskā sadarbība tiek īstenota, tā teikt, šajā attēlā. Un Kuldīgā kopumā esam īstenojuši vairākus projektus. Esam iesaistījuši pašvaldības, pārvaldes iestādes, arhitektus, un mēs visi strādājām kopā, centāmies atjaunot Kuldīgas vēsturiskās ēkas, lai tās izskatītos tādi, kā mēs tās redzam šodien. Es pats esmu amatnieks un jau vairākus 10 gadus strādāju Norvēģijā tieši ar koka ēku atjaunošanu, kas pamatā bija arī galvenais uzdevums Kuldīgas projektā. Un principā šīs ēkas, ar ko es strādāju Norvēģijā, lielā mērā ir ļoti līdzīgas tām ēkām, kuras projekta ietvaros atjaunojām arī Kuldīgā. Jo iespējams, ka tiešām gan Latvijas, gan Norvēģijas šie arhitektūras piemēri ir lielā mērā ietekmējušies no vācu skolas. Un arī vēlākos posmos esam piedzīvojuši periodus, kuros šie arhitektūras stili ir bijuši visai līdzīgi. Un tāpat arī Norvēģijas dažādās reģionos un arī Kuldīgā mēs varam vērot ļoti līdzīgus šos risinājumus. Pat ja izmantotie materiāli mēdz atšķirties. Un šajos darbos mēs ļoti daudz iesaistījām tieši amatniekus un ļoti lielu vērību pievērsām tieši praktiskiem jautājumiem, kādā veidā tiek katra no detaļām izstrādāta, kāda veida instrumenti tiek izmantoti, kā vislabāk aizstāt bojātos materiālus, kā vislabāk izmantot materiālus tieši grīdu vai jumtu izbūvei un tā tālāk. Protams, ļoti maz ir aprakstītas šīs metodes un
un vadlīnijas. Tā kā līdz ar to mēs tiešām paši amatnieki, kas nodevuši savas zināšanas no paudzes paudzē, bija galvenais mūsu informācijas avots. Un tāpēc ļoti daudz mēs mācījāmies tīri praksē, vērojot, kā šie darbi tiek darīti. Un projekta gaitā nevienmēr bija iespējams piesaistīt atbilstošus amatniekus, jo, protams, kā sadarbības partneri mums bija gan pašvaldība, gan arhitekti, bet, protams, amatnieki ir tie cilvēki, kas praksē iedzīvina šo projektu. Šeit ir 2008. gads, kad mēs Kuldīgā uzsākām projektu, kura ietvaros arī notika amatnieku apmācība. Izveidojām darbnīcu, kurā 4-5 dienas mēs, piemēram, šeit mēs redzam, kā notiek durvju restaurācija. Durvis bija diezgan smagi cietušas laika gaitā, mēs tās atjaunojām, un šeit mēs redzam dažādus šo durvju elementus, kā tie tiek demontēti, apstrādāti, pēc atkal salikti kopā. Bet, protams, rodas jautājumi, kāda veida instrumenti tiek izmantoti, kā tiek veidoti šie kokgriezumi. Tā kā mēs piesaistījām tiešām prasmīgus amatniekus, kas iesaistījās šajā restaurācijas darbā, kas arī mums palīdzēja sniedza konsultācijas par izmantojamiem materiāliem un instrumentiem. Kā mēs šīs durvis demontējām, mūsu darba gaitā mūs apmeklēja arī Kuldīgas pašvaldības vadītājs. Un šeit mēs redzam, kā mēs katru savienojumu izpētījām, katru detaļu. Un apsvērām arī dažādus iespējamos scenārijus, kā turpināt darbus, kā aizvietot šīs satrunējušās vai mehāniski bojātās durvju daļas. Un Kuldīga Latvijā ir visai labi pazīstama ar to, ka tajā ir salīdzinoši labi uzturētas kvalitatīvas koka būves. Daudz sēkas ir pat tik senas kā 1600. gadu beigas un 19. gadsimts. Tā kā šeit mēs redzam, ka fasādēs tiek izmantots gan apmetums, kas tiek apvienots arī ar koka konstrukcijām. Un pirmo reizi ierodoties Kuldīgā kopā ar Norvēģijas amatniecības institūtu, tas bija 2006. gadā. Mums bija piešķirts finansējums 2 gadu ilgam projektam, un tajā laikā pilsēta, teiksim, bija salīdzinoši nolaista. Principā ēkas izskatījās tā, ka tās kliedz pēc palīdzības. Fasādes bija tiešām jau zaudējušas savu krāsojumu, un daudzās pilsētas daļās ļoti zīmīgi elementi bija tieši šīs durvis, kur šeit arī ir avīzes virsraksts, ka tās tiek salīdzinātas ar ziediem, kas zied arī ziemas laikā, un, ka, teiksim, ir pelēka, garlaicīga fasāde, bet tad pēkšņi ir greznas, dažādas krāsas durvis. Un mēs redzam arī, ka šīs durvis ir pārstāvis dažādākos laika posmus, tās ir veidotas dažādos laika posmos. Mēs redzam ļoti daudz dekoratīvu elementu, grebumu, un daudzas no tām ir arī restaurētas mūsu projektu ietvaros. Tāpat arī tiek atjaunotas gan pamatā šīs satrunējušās bojātās daļas,
Sākotnēji, protams, tiek fiksēti visi dekoratīvi elementi, lai tos pēc tam pienācīgi arī varētu atjaunot. Tāpat mums bija daudz pārunas ar pašvaldību par to, vai tiešām mēs nevarētu šīs durvis vienkārši aizstāt ar jaunām, lai, teiksim, nodrošinātu labāku izolāciju un tā, bet, protams, ja pilsēta vēlas piesaistīt turistiem neinteresē kopijas, ka ir nepieciešams kaut kas autentisks, lai būtu šī vēstures elpa, jo, ja nav šīs vēsturiskā elementi, tad, protams, plasmasas izstrādājumi turistus neinteresē. Un tā kā es teiktu, ka Kuldīga izvēlējās pareizo ceļu, lemjot par šo durvju atjaunošanu un fasāžu atjaunošanu. Un 2008. gadā mēs aizsākām šo praktisko darbu, vairākas ēkas ieguva jaunas fasādes, tās arī tika nokrāsotas, ievērojot vēsturisko krāsojumu. Un liela daļa šo ēku atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, un mēs centāmies atgriezt šīs ēkas tajā izskatā, kāda tās bija pirms 100-150 gadiem. Un savā ziņā no šīm vecajām durvīm mēs ļoti daudz varam mācīties. Tās kā vēstures un reizē amatniecības mācību grāmatas, jo, teiksim, katrs slānis mums atklāja, kāda veida materiāli, kādas darba metodes ir tikušas izmantotas. Un šeit Kalniela 15, piemēram, arī bija ļoti interesants projekts, ko mēs varējām izmantot, lai ļoti daudz mācītos. Šeit mēs redzam dekoratīvos elementus. Mēs šķiet, ka šīs durvis ir vismaz 250 gadus senas. Šobrīd tās ir izstādītas muzejā. Un, kad mēs strādājam roku rokā ar amatniekiem, mums tiešām mēs bieži piedzīvojam gandarījuma un lepnuma pilnus momentus, kā šajā attēlā. Mēs redzam, ka amatniekam ir izdevies panākt vēlamo, un ka viņam ir pārliecība par to, ka viņi zina, ko viņi dara, viņi zina, kādas darba metodas, kādi instrumenti un kādi materiāli ir izmantojami viņu darbā. Un, protams, mūsdienu skolās tādas lietas nevar vienmēr iemācīties. Jo tomēr profesionālās izglītības iestādēs tomēr viss ir standartizēts, tur tiek koncentrējies uz modernajām būvniecības metodēm. Savukārt, projekta ietvaros mums bija kolosāla iespēja daudz ko apgūt kopā ar ļoti spējīgiem amatniekiem. Un, ja sākotnēji šīs apmācības bija paredzētas 1 gada garumā, tad mēs turpmāk plānojam rīkot jau 2 gadus ilgas apmācīgas. Šeit mēs redzam logu slēģus arī Kuldīgā. Šeit mēs redzam ļoti taupīgu koku materiālu izmantojumu, ka šeit mēs redzam šis ķīļveida savienojums, kur platais gals savienojas ar šauro galu. Savukārt jaunākas paaudzes slēģos mēs redzam jau, ka ir izmantoti šaurāki dēlīši. Mēs redzam, ka šie konstruktīvie risinājumi ir atšķirīgi. Te jau mēs redzam, ka arī atšķirās dēlīšu skaits šajos slēģos. Mēs varam redzēt dažādos laika posmos, kādas metodas ir tikušas izmantotas. Un, protams, arī šie slēģi ir elementi, no kā mēs ļoti daudz varam mācīties. Teiksim, šeit mēs redzam, kā mēs bojātās daļas esam aizstājuši tieši šo daļu, kā mēs redzam attēlā,
veicām mērījumus un aizstājām šo detaļu ar jaunu. Sākotnēji Kuldīgas amatniekiem īstenībā netika ļauts darboties pie mums Norvēģijā, bet mēs izstrādājām īpašu projektu. Tātad, ja augustā mēs darbojāmies Kuldīgā, tad mēs jau iestrādājām arī jau sākotnējo plānus par to, kā mēs nākamajā vasarā varētu iesaistīt šos amatniekus arī projekta īstenošanā Norvēģijā. All tools is necessary to know about for a craftsman, and as Sjur also told us about, the use of axe. The axe should have almost the same profile, the same pattern when you cut with the axe. And if you make Tātad darbarīgi ir amatniekiem. Šie te visi, par kuriem apmācībās mēs viņus iepazīstinam, ir šiem amatniekiem ir jāiemācās viņus visus lietpratīgi izmantot restaurācijas darbos. Vairāki darbarīgi, ko mēs šeit redzam, ir visnotaļ plaši izplatīti. Tos mēs izmantojam gan Norvēģijā, tāpat arī Latvijā un Kuldīgā. Tie ir izmantoti līdzīgos veidos tajā pašā periodā. Šī ir standarta aprīkojums, kas tika izmantots būvniecībā. Mums ir bijuši vairākas apmācību pasākumi Kuldīgā. Mēs parasti ir 5 līdz 8 amatnieki, kas vada šīs mācības. Šie attēli ir no mācībām pirms 2 gadiem. Un šeit redzam, kā amatnieki gatavo dēļus 18. gadsimtā būvētai ēkai. Tad dēļi tiek sagatavoti jau iepriekš, un tad mums ir izstrādāta sistēma, ko saucam no meža līdz sienai. Tātad amatniekiem bija jāsagatavo dēlis, nevis tā kā mūsdienās, kur var aizbraukt uz veikalu un nopirkt dēli un tikai uzlikt to uz sienas. Šajā gadījumā pašiem amatniekiem ir dēļi jāizgatavo, jāsagatavo no sākuma līdz beigām. Šis ir ļoti būtisks mācību process. Ikvienam amatniekam ir jāredz visi šie dažādie risinājumi un metodes un materiāli, kas ir izmantojami, lai saprastu visu procesu kopumā. Tas ir ļoti būtiski. Un tad, protams, vēlāk jau var izmantot kādus īsceļus, ko neviens nevar pamanīt, jo, protams, arī šeit ir runa par izmaksām, un mēs vēlamies, lai viss tiktu darīts pēc iespējas izmaksas efektīvāk. Vēl kāda lieta, kas, mūsuprāt, ir amatniekiem svarīgi iemācīties. Norvēģijā, Kuldīgā, Latvijā, lai vai kur. Ko mēs šeit redzam? Kādi ir materiāli, kādi ir rīki? Šeit ir jāieklausās tajā, ko saka pati ēka, un lai saprastu ēkas sacīto, ir jāzina, kā katrs darbarīgs strādā, kā panākt vēlamo rezultātu un kādi materiāli ir vispiemērotākie pašai ēkas funkcijai. Līdz ar to šeit redzam ēveles pēdas uz dēļa, un uz otru dēļ redzam tādus pašus pēdas.
Un šeit amatnieka uzdevums bija nolīdzināt dēli, lai tas būtu gluds, kā mēs redzējām iepriekšējos attēlos. Tātad dēļiem bija nepieciešams būt gludiem, lai tos likt uz griestiem. Savukārt šeit no otras puses dēlis var saglabāt šo tekstūru, jo tam nav nepieciešams būt tik gludam, jo tas nav redzams. Tad, spriežot pēc koku materiāliem, tie bija datējumi ar 1800 gadiem. Un šeit arī skatījāmies, piemēram, uz naglām, vai tās ir rokām gatavotas smēdē, vai tās ir rūpnieciski ražotas. Tad, šīs ir lietas, ko mēs cenšamies iemācīt amatniekiem redzēt un saprast, lai tajā brīdī, kad viņi dodas iekšā ēkā, viņi varētu ar to komunicēt labāk. Šeit bieži arī redzam, kad amatnieki strādā pa pāriem, un pēc mācībām viņiem līdz ar to ir papildus zināšanas, lai viņi varētu droši strādāt arī vieni paši un būt pārliecināti, ka viņi to spēj, ka viņi saprot, kas ir jādara, kura dēļa puse ir jāapstrādā kādā veidā, kas ir jāizstāj, kādas metodas darbarīgi jāizmanto. Taču pašu mācību laikā jebkurš amatnieks, kurš apmeklē šīs mācības, tikai vairo savas zināšanas un prasmes un paceļas līmeni augstāk. Un mēs vienmēr cenšamies domāt par to, ko darīt, lai pēc iespējas labāk veidot šīs mācības un sniegt pēc iespējas labākas zināšanas ikvienam amatniekam, vienalga vai galdniekiem, apmetējiem un jebkuras ievirzes amatniekam. Tas arī viss. Paldies! Paldies! Paldies Pēram Viljam. Es teiktu, mēs esam gandrīz vai precīzi iekļāvušies laikā. Diemžēl jautājumu sesijai mums šobrīd laika vairs nav. Es domāju, ka visi būs priecīgi tagad doties nelielā pastaigā svaigā gaisā, pārgājienā uz Priedes krogu, kur notiks mūsu pusdienas. Un cerams, ka tātad 1:30 mēs tiekamies atpakaļ. Mūsu norvēģu kolēģis pavadīs mūsu inspekcijas un muzeja kolēģis. Visiem latviešiem, kas šeit ir, es domāju, nav jāstāsta, kur ir Priedes krogs. Paldies!